Stulboziņu trešajā izlaidumā ar jums kopā Valds Garais un pat nopietnība Antons. Zinātnieki ir latviskojuši dažus aktieru vārdus un filmas, kuros viņi ir piedalījušies. Tātad, Vincents Dīzelis, filmā Veikals un Negants, jeb kā mēs to pazīstam, Ātrs un bez žēlastības. Niklaus Būris, filma Paņemt vagu 60 sekundēs. Maizis Bedrītis piedalījies filmā Kaušļu pulciņš. Toms Krujs spēlējas filmā Gaļa aska. Mūsu sportisms diktors nav ieradies. Tā kā krīze labākais veids, kā sevi uzmundrināt, ir lepoties ar savu valsti. Šeit ir daži attēli, kas to apstiprina. Lai neiekultos nepatikšanās ar sieviešu dzimumu pārstāvēm, blondīņu īpatnēm, mums ir 4 blondīņu pazīmes. Pirmais. Blondīne no rīta paskatās spogulī un tad iet uz mājām. Otrais. Blondīnei ar internetu ir tikai viena kopīga īpašība – daudz lietotāju. Blondīne žāvē savus matus, tos nogriežot un izkarot saulē. Blondīne nogalina zivi, to noslīcinot. Jāpiebilst, mēs neesam pret blondīnēm. Tikai nedaudz. Gandrīz aizmirsu. Mūsu korespondents Kaķis ir cietis autoavārijā, taču nākošajā ziņu izlaidumā viņš jau būs atpakaļ. Uz tikšanos līdz nākošajai reizei.